sauc Alfons Liepiņš. Jā, es esmu dejotājs jau gadus 25 noteikti. Ir iet cauri dažādiem deju žanriem. Un šobrīd neteikšu, kad esmu palicis, bet šobrīd nodarbojos ar laikmetīgo deju, kas man ir uzrunājusi jau kādus 10 gadus noteikti. Un attiecīgi performēju šo žanru. Mani sauc Dmitrijs Gaļķukevičs. Es arī nodarbojos ar laikmetīgo deju. Pirms tam esmu pabeidzis Rīgas baleta skolu, pēc tam Kultūras akadēmiju un pēc tam vēl maģistratūru Mākslas akadēmijā scenogrāfiju. Plus pasniedzu savā skolā, ko esmu pabeidzis Rīgas baleta skolā, un 4. gadu jau kā mēs esam atveruši laikmetīgo dejas nodaļu šajā skolā un uzņēmām bērnus, lai mācās un izglītojās un arī dabūja vidējas izglītības profesiju kā laikmetīgais dejotājs, ne tikai kā baleta dejotājs. Un pasniedzu savā mīļākā studijā deju grupa Ritms jau vairāk kā 15 gadus droši. Jā, man šķiet, ka tādu definējumu, liekas, nevar viņai precīzi pat pateikt, jo viņa ir tik plaša un daudzveidīga, kad tādu rāmi viņai aplikt nevar apkārt, tas ir fakts. Un līdz ar to arī tam skatītājiem neveidojās šāds te, kad tātad šis ir tautas dejas, šis ir balets, jā, un tad laikmetīgā deja, tad tur ir gan iekšā sajaucās gan dažādi deju žanri, gan teātris, gan scenogrāfija, gan tur ir laikmetīgas dejas izrādē var nebūt deja. Jā, pat. Un tā arī būs laikmetīgas dejas izrāde. Tas ir tāds, kā to nosaukt, tas pretruna tajā. Viss, kas ir jāzina, ka tas ir aktuāli mūsdienu, tagad, šodien, tas ir tas, kā tu jūti un tas, ko tu dari visdrīzāk. Man nepatīk arī dot tādus super precīzus formulējumus, bet visdrīzāk, jā, tas ir tas, ko tu šodien domā un ko tu nes no sevis.
20 gadi nav daudz, un šeit, priekš tāda žanra liela, man liekas, viņš ir liels, un es domāju, ka Latvija tos 20 gadus. Tas skatītājs, viņš tikai, tā teikt, grupējās tie skatītāji, kas nāk un apmeklē šādu veidu izrādes. Kas aug, varbūt ir tā tehnika un pieeja tam. Viņa kļūst aizvien profesionālāka un tā, jo šis deju žanrs ir salīdzinoši, ja mēs salīdzinām ar baletu un tautisko deju vai citu, viņš ir salīdzinoši jauns žanrs. Laikmetīgā deja nav tikai paredzēta iekštelpā, teātrī, vietā, kur ir skatuve, bet viņi var notikt arī site-specific vietās, mežā un pie ūdens un viss neiedomājamākās vietās. Vecā rūpnīcā sabojātā, kur mums bija iepriekšējā izrāde. Un tas viss ir atkarīgs no tā, kā tu skaties. Un viens no uzdevumiem katru dienu ir jāpaskatās sev apkārt un ir jāatrod kaut kas, uz ko tavas acis pateiks kādu izbrīnu. Tā kā bērns, kurš tiešām bērns, kad pateiks, wow, kas tas ir. Un to var ļoti stipri izmantot pēc tam aktiermeistrības skolā. Tad veidot paralēli, man šķiet par laikmetīgo deju ir līdzīgi. Ja tu bišķiņ apstāsies un paklusēsi un paskatīsies apkārt, kaut kur tu viņu man šķiet, ka ieraudzīsi. Tas ir putns, tu rakstīsi putns? Es zīmēšu putnu. Okay. Tikai viņš šitā rakstās.
N? Jā. Jā. Jā, viss. Es uzzināju. Es domāju, es uzzināšu būtu, vienkārši būtu. Ielaiz tam. Ka nē. Nors, reiz augšā ir nors. Jā. Es uzzināšu būtu. Šķiet, nors. Bet savs nav šeit, vai ne? Savs ir. Ir pareizi. Ir? Ir? Vienīgais, ko jaucu vienmēr, ja man uzprast krieviski, latviski un angliski, es nekad nevaru saprast pēc es uzsāku jaucu. Šeit trāpju pēc nevis rakstēt. Katru reizi tas impulss var nākt pilnīgi no citurienes, no dažādām pusēm, vietām un laika. Dažreiz tas ir tas, ko tu vienmēr biji domājis, atlicis, un tad viņš uzpeld. Dažreiz, kā šoreiz, tas bija lieta, kad es biju aizdomājis par vidējā, kā tas ir, vecuma krīzi, vīrieša vidēja kaut kas pusmūža, jā, paldies. Pusmūža krīzi, kas ir moments, kad tu aizdomājies vispār priekš kam un kur tālāk. Un tad es biju arī uzgājis Viktora Frankla literatūrai un personībai. Un jā, sapratu, ka viņš ir izgājis cauri vispār koncentrācijas nometnēm, izveidojis savu filozofiju. Manuprāt, dzīvei ir nozīme jebkuros apstākļos. Jā, bet cik viegli ir apzināties šo nozīmi, ja ir bezcerības un izmisuma sajūta? Es parasti saku, ka izmisumu var aprakstīt pēc matemātiskas formulas. Lielais D ir vienāds ar C1 mīnus C2. Tas nozīmē, ka izmisums ir ciešanas bez jēgas. Respektīvi, kamēr cilvēks nevar atrast šo jēgu izmisumam, viņš ir pakļauts ciešanām un izmisumam, un dažos no gadījumiem pat pašnāvībai. Bet tiklīdz viņš atrod šo nozīmi, viņš ir spējīgs izmainīt savu nelaimi par sasniegumu. Tas, par ko tu tagad runā, ir cilvēka atbildība. Nē, es pareizāk to būtu saukt par brīvību. Redz, cilvēks nav savas pagātnes dēls, bet gan ir savas nākotnes tēvs. Citiem vārdiem sakot, mūsu rokās ir spēks, brīvība un atbildība nevis pieņemt kaut kādus lēmumus, bet pieņemt pareizos lēmumus. Jā, bet ja mūsdienu sabiedrībā cilvēks vispār nevar atrast savai dzīvē nekādu jēgu un vairumā gadījumu sadzīvo saskaņā ar kaut ko, vai vienkārši pieņem, vai vienkārši uzskata, ka viņam ir pilnīgi pietiekami ar to, kas viņam ir šobrīd. Diemžēl tādi cilvēki nekad nesapratīs, kam viņi īsti dzīvo. Cilvēks ir būtne, kas izlem, kas viņš būs nākamajā brīdī. Tas novērš bezjēdzīgas runas par kādu iekšējo spēku mūsos, kas spiež mums pieņemt lēmumu vienā vai otrā virzienā. Un ja mēs runājam šādās kategorijās, varētu piespiest cilvēks ticēt šīm pasakām un iekšējiem spēkiem, tādējādi padarot viņus par vergiem un upuriem. Jā, tev ir taisnība, bet man tomēr šķiet, ka mūsu brīvībai ir savas robežas. Tā ir tāda ierobežota brīvība. Citiem vārdiem sakot, cilvēks nekad nevar būt pilnīgi brīvs no apstākļiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir sociāli, bioloģiski vai psiholoģiski. Bet tā augstākā brīvība tomēr paliek un pieder mums. Viennozīmīgi šobrīd mūsu studijā deju grupa Ritms
nāk mazie bērni, sakot no 4 gadu vecuma, un mēs sevi pozicionējam. Tā nav mana, tas ir manas sievas Elīnas studija, Elīnas Gaļķikevičas studija. Un mazie bērni nāk, protams, mēs viņiem uzreiz nestāstam laikmatīgas dejas filozofiju, sākās vienkārši vispārēja ķermeņa attīstība un tā tālāk. Un, protams, ar laiku, kad viņi aug, mēs pakāpeniski cenšamies viņiem ne tikai mācīt dejot, bet rādīt vizuālo piemēru, vai vest uz teātrī, vai uz to pašu operu, vai uz citām vietām, kur var paskatīties laikmatīgo deju, kā pieņemsim Ģīta teātris vai Dirty Deal teātris. Un viņi pakāpeniski sāk augt kopā ar mums un veidoties ne tikai kā dejotājs, bet kā cilvēks ar savu kaut kādu viedokli. Un tad šobrīd, 4 gadus atpakaļ, mēs esam atveruši baletskolā beidzot laikmatīgas dejas nodaļu, kur, sakot no 9. klases, jebkurš bērns, kuram ir pieredze, viņam jāiztur eksāmeni, kas ir, man šķiet, 5 posmi, un viņš var sākt mācīties no 9. līdz 12. laikmatīgo deju un gūt arī izglītību tajā. Un pēc tam, protams, mums ir kultūra koledža, Kultūras akadēmija, kur šobrīd ne tikai bakalaura tāda, bet arī maģistratūra ir, un kļūt par varbūt arī doktora disertāciju vēl uzrakstīt pēc tam. Tā kā šis izglītības trepe, manuprāt, sākot no līdz ir aizpildījusies šobrīd visos posmos, un par to ir liels prieks. Man šķiet, ka viena maza daļiņa no izrādes, kur mēs runājam, un viens piemērs ir par cilvēku, kurš ir pazaudējis. Viņš ir paralizēts pilnīgi, un vienīgais, ko viņš var darīt, ir turēt mutē kociņu un ar to kociņu rakstīt vēstules. Un tā bija meitene, viņai bija 17 gadiem, un vienīgais, ko viņa var, rakstīt šīs vēstules. Un tad saka, ka cilvēki, kur viņu zināja, saka, ka šī bija ļoti pārliecinoša par sevi meitene, un viņai bija vienkārši spēcīgāka dzīves jēgas sajūtā mūžā. Nenormāli spēcīga. Un man likās, ka rekur ir tas kaut kāds tāda atbilde par to, kas ir tas, kas tev ir šobrīd, kas ir svarīgi šobrīd, un kas ir tajā brīdī, kas sakās tajā brīdī, kad ir, ierobežojums. Visādā veidā mūsu izpratnē ierobežojums. Ko tad tu īsti darīsi? Man likās, ka tas ir tāds aktuāls jautājums īpaši priekš manis šobrīd, un no tā viss arī sākās.
Just keep doing. Don't stop. Don't stop.